Vizuālajā mākslā līnija ir viena no mākslas izteiksmes valodām, ar ko mēs saprotam un redzam mākslu. Līnija var veidot savu dzīvi, būt neatkarīga, bet līnija var veidot arī formas. Viena no formām var būt neregulāra. Neregulāras formas var būt ļoti dažādas, bet formas var būt arī regulāras. Veidojas noteikti objekti. Laukums, ko ietver šī līnija, šī ir kontūra. Savukārt laukums, ko iekļauj līnija, tā ir forma. Formas var būt dažādas un ļoti daudzveidīgas. Formas var būt bez tonējuma, bez krāsām. Formām var būt arī tonējums jeb krāsa. Dažreiz mēdz būt situācija, ka formai nav ārēji redzama līnija, ir tikai krāsa. To mēs saucam par krāsas laukumu. Ja mēs tā ļoti precīzi gribētu izteikties, tad arī šim laukumam ārpusē būtu tieva, krāsaina, rozā līnija, bet tā nav redzama, jo krāsa saplūst kopā ar šo līniju. Savukārt, ja šim laukumam būtu tumša līnija, vēlreiz šī ir kontūra. Kontūra ierobežo krāsas laukumu. Viņa noslēdz, rada formu. Tātad šī ir līnija, bet ja mēs noslēdzam līniju ar sākumu un ar beigu punktiem, rodas konkrēta forma. Mūsu uzdevums saprast, kā gaisma un ēna spēj padarīt objektu telpisku. Tātad telpisks objekts ir objekts, kuram ir 3 dimensijas. Es pagaidām mēģinu uzskicēt vāzi. Šī vāze sastāv no laukuma un no kontūras. Šis objekts, ko es zīmēju, ir divdimensionāls, jo ir redzams objektam tikai garums un ir redzama objektam otra dimensija, augstums jeb platums. To mēs saucam par divdimensionālu objektu jeb plakanu objektu. Vēl šo plakanuma sajūtu sniedz tas, ka šajā objektā ir tikai tonis, bet nav redzama gaisma un nav redzama ēna. Kas ir trīsdimensionālisms, jeb telpiskums? Tātad sākšu ilustrēt šo piemēru atkal ar plakanu objektu. Iedomājamies, ka es zīmēju galdu pretskatā. Virsma, kājas. Ja mēs skatītos uz galdu pretskatā, mēs neredzētu 3. un 4. kāju. Objekts izskatās plakans. Tātad ir 2 dimensijas. Atkal konkrēti galdam ir savs platums un galdam ir savs augstums. Tātad 2 dimensijas. 3. dimensijā pie tās pašas galda virsmas līnija kļuva tumšāka, jo sāku zīmēt ar mīkstāku tipa zīmolu. 1 kāja un 2 kāja. Es varu ieraudzīt dziļumu. Dziļums ne tikai dimensija numur 1, ne tikai garums, ne tikai augstums. Tātad 1. dimensija, 2. dimensija, bet 3. dimensija ļauj ieraudzīt dziļumu objektam, dziļumu. Un tas ir trīsdimensionāls objekts. Vēlreiz, ne tikai platums, ne tikai garums jeb augstums, bet arī dziļums. Katram objektam, kas dabā ir sastopams, neatkarīgi no formas, ir sava pašēna. Katram objektam, kādēļ mēs viņus redzam ar savām acīm, tiek atstarota gaisma uz cilvēku acīm. Mēs uztveram tātad atstaroto gaismu. Kaut kur būs gaišāks,
kaut kur būs tumšāks. Tā vienkārši ir arī manas plaukstas. Katrs objekts ir ar savu toni, ar savu pašēnu, ar savu ēnu. Tātad pašēna ir objekta ēna. Ja tā nebūtu, objekti būtu tikai sastāvoši no kontūru līnijām. Šajā gadījumā es zīmēju vāzi, un objekts atspoguļo vāzi, bet objekts nebūtu nav telpisks. Tātad telpiskumu rada gaismas un ēnas savstarpējās attiecības. Ja objektā būs tikai ēna, objekts izskatīsies plakans. Turpinājumā mūsu mērķis uzzīmēt telpisku vāzi, kurā ir redzama gan gaisma, gan ēna. Tātad uzzīmēšu elipsi, uzzīmēšu vāzē kakliņu, uzzīmēšu apaļo vāzes daļu. Tātad pirmais, ko darīt, lai uzzīmētu telpisku vāzi. Katram objektam ir pašēna, līdz ar to ieliekam ēnojumu šajā vāzē. Iesākumā krāsojuma virzienam, ēnojuma virzienam liela nozīme nav. Bet ja tu mēģināsi kopēt priekšmeta formu, ēnojot šādi, tavs objekts izskatīsies vēl telpiskāks. Tajā brīdī, kad ēna ir ielikta, mums ir jāieliek gaisma. Ir divi paņēmieni. Pirmais paņēmiens, tu vari iedomāties, ka saule vai cits gaismas avots spīd no konkrētas vietas un atstāt tur tukšumiņu. Šajā gadījumā es iedomāšos, ka mana gaisma spīd precīzi šeit, aptuveni šeit. Es melošu, lai sasniegtu rezultātu šeit. Man ir dzēžgumija, un es ar dzēžgumijas palīdzību ielieku gaismas avotu. Parādu, ka šeit spīdēs gaisma. Šīs gaišākās vietas objektā sauc par atspīdumiem. Atspīdums ir tuvākā vieta, kur pie objekta pienāk gaisma. Lai objekts būtu telpiskāks, nepietiks tikai ar pašēnu. Tātad, kā mēs redzam objektā plauksta, objektā flomasters, mēs redzam, ka ir gan gaišākas vietas, vietā tur, kur gaisma tuvojas objektam, tur būs gaišāks, bet kaut kur ir noteikti arī tumšāks. Lai radītu telpiskumu, tumšumu liksim pretējā virzienā tur, kur būs gaisma. Tātad, ja gaisma spīd šeit, tumšākā vieta būs nedaudz šeit. Ja tev ir dažādu cietību zīmuļi, izmanto mīkstāko zīmoli un uzspied to nedaudz stingrāk. Tātad tu redzi, kā pamazām objekts kļūst trīsdimensionāls. Svarīgi, ka objekta pašēna pamazām pāriet ēnā. Tā neveido asu līniju. Nebaidies tālāko vietu no gaismas, kas ir pretējā puse, radīt vēl tumšāku. Un kā jau minēju, objekts pakāpeniski kļūst gaišāks. Neviena vieta objektā nepaliek neaizpildīta, arī šeit ir savi toņi, tātad savas ēnas, bet pietiks, ka mēs iekrāsosim viņu nedaudz tumšāku kā šis tonis, jo šeit ļoti maz iespīd gaisma. Gaisma iespīd šeit. Ja ļoti dominēs līnija, jeb ārējā kontūra, objekts var neizskatīties tik telpisks. Tādēļ es iesaku tajā brīdī, kad tu velc objektiem kontūru, nedari to ļoti, ļoti stingri. Ja gadījumā šīs līnijas ir sanākušas tev ļoti, ļoti spilgtas un redzamas, padzēs tās ar dzēžgumijas palīdzību un ietonē pašēnu pie šīs te kontūra līnijas. Tā, lai pašu līniju tik ļoti nevar redzēt, bet var redzēt to pašu ēnu. Atspīdumos nekādā gadījumā neliec ēnu. Atspīdumi var būt vairākās vietās. Atspīdums var būt šeit, atspīdums var būt šeit.
Bet tikpat labi atspīduma veids, refleksija var arī būt pretējā pusē, tur, kur ir viena no tumšākajām ēnām. Ar ko atšķirās? Nevaru šī dzēškumī nelabi dzēšu, bet ar ko atšķirās atspīdums no refleksijas? Ar to, tātad redzi, es ieliku, te var redzēt gaišāku vietu, un šeit var redzēt gaišāku vietu. Refleksijā atspīd kaut kas cits, kas ir attālumā no konkrēta objekta. Atspīdumā atspīd gaismas avots. Un, lai realizētu vēl lielāku telpiskumu, mums šai vāzei ir jāpieliek vēl viena ēna. Tātad šī, ko mēs objektā likām, bija pašēna, jeb paša objekta ēna, un vēl ir krītošā ēna. Krītošā ēna veidojas pretējā pusē gaismai. Lai novilktu krītošu ēnu, mums ir nepieciešams horizonts. Horizonts ir līnija, kas sadala debesis un zemi, virsmu un apkārtējo fona vidi. Nu, lūk, tātad krītoša ēna būs krietni tumšāka kā pašēna, un krītošā ēna būs pretējā pusē, kur būs gaisma. Līdz ar to krītošā ēna būs kaut kur šeit. Ja horizonts būtu augstāks, tad krītošā ēna veidotu tā kā vāzes prototipu. Zat? Viņa veidotu siluetu, kas ir līdzīgs kā vāzei, ko mēs tikko uzzīmējām. Ja? Un, lai izskatītos, piemēram, šis galds arī ir realistisks, tad arī galdam ir sava pašēna, un ko es aicinu kombinē ēnas, veidojot dažādos toņos, netaisi ēnas vienādās tonalitātēs. Tātad, ja šeit ir gaisma, šeit ir gaišāks, un gaišāks pamazām pārtop tumšākā. Ja tu jūti, ka tev ir tāda ļoti noteikta pārēja, mēģini ar ēnošanas palīdzību šo pārēju sapludināt tā, lai veidojas neliela pusēniņa, bet par to terminu nē. Svarīgi, ka tu esi izpratis kontūru, ka tu esi izpratis atspīdumu, ka tu esi izpratis, ka pašēna sastāv no gaišākām daļām un tumšākām daļām. Lielāka telpiskuma radīšanai var ielikt refleksiju, kas ir atspīdumiņš pretējā pusē gaismai, un neaizmirsti noteikti arī par krītošo ēnu. Un pašās beigās ar mīkstāka tipa zīmolu tu vari akcentēt kontūru līniju atsevišķās vietās, un noteikti radīsies lielāks trīsdimensionālisms. Nu, un tad noslēgumā mājas darbs, kas tev praktiski ir jāveic pašam. Uzkonstruē lūdzu uz baltas lapas aptuveni 5 cm lielumā lodi. Sākam to darīt kopā. Tātad izveidojam lodei maigi ar zīmuli kontūru. Lode ir telpisks objekts. Šī ir riņķa līnija. Noslēgts laukums, ko rada šī tumšā līnija. Laukums bez toņa, bez krāsas. Kā mēs tikko noskaidrojām, katram objektam ir sava ēna. Liekam iekšā savu ēnu jeb pašēnu. Daram to rūpīgi, ieteiktu ļoti aktīvi nemainīt ēnošanas jeb štrihošanas virzienu. Ja tu vēlies ne tikai krāsot, bet mēģināt izprast, ko nozīmē ēnošana, vari mēģināt likt secīga līnijas, bet iesākumā pilnīgi pietiks, ja tu izpratīsi ēnošanas principus iekrāsojot. Mēs varētu dēvēt šo par pelēku toni, jeb pelēka, jeb ir ielikta tātad pašēna pelēkā krāsā, vai ne? Nu, lūk. Kā noskaidrojām, mums ir jāizdomā, kur spīdēs šajā pagaidām divdimensionālajā objektā gaisma.
Pie visi laukumiņi pie kontūra līnijas ir jāizpild ar pašēnu. Šajā gadījumā iedomāšos, ka, piemēram, gaisa man spīdēs šeit, kaut kur šeit. Paņemu dzēšgumiju, izdzēšu laukumu un radams ilūziju, ka te spīd gaisma. Tātad, ja šeit spīd gaisma, tad tālākā daļa lodei būs nedaudz tumšāka. Līdzīgi arī šeit dzēšgumijai. Šeit gaisma spīd tuvāk, te ir gaišāks, šeit gaisma spīd mazāk, šeit ir tumšāks. Tātad, pakāpeniski šī vieta ir jāveido tumšāk. Praktiski tev jāveido šādā formā, tādā pusmēnesi formā šis ēnojums. Ja tev ir mīkstāka tipa cietības zīmols, kā 9B, kā 8B, varbūt pat lielāks, lielāku ēnojumu, jeb tonalitātes dziļumu, tu panāksi strādājot ar mīkstāku zīmolu. Un tu redzi, es pakāpeniski eju gaismas virzienā ar ēnošanu. Tātad vietām ir tumšāks, vietām ir gaišāks. Atkal ir atspīdums un ir refleksija. Refleksija ir gaiša maliņa, kas rada atspīdumu no tā, kas šai lodei būs kaut kur pa kreisi. Tu droši vari ar dzēšgumiju mazu plānu līniju kaut kur pie ārējās kontūras atstāt pilnīgi neaizpildītu. Un tad vēlreiz pēc dzēšanas paņem un uzliec, es teiktu, izmanto zīmoļa tonalitāti maksimāli tieši vietā, kas ir vistumšākā. Tas ir lodes kreisajā pusē, jo gaisma ir šeit. Ja visu lodi to aiztonēsi vienlīdz tumši, tas nozīmē izzudīs telpiskums. Un vēlreiz telpiskums rodas tikai tad, ja satiekas spilgtie gaišie toņi ar spilgtajiem tumšajiem toņiem. Nu, lūk. Akcentu lieku vēlreiz uz kontūru. Kontūra nedrīkst dominēt, bet kontūra nevar arī pilnībā pazust. Tas nenozīmē, ka tev ir jāvelk aplis apkārt šai formai. Nē, ar ēnu palīdzību tev ir jāmēģina radīt sajūta, ka šis ēnojums kaut kur tiek noturēts, tātad, ka kontūra viņu notur. Un, kā iepriekšējā skicē noskaidrojām, lai radītu lielāku telpiskumu, mums ir nepieciešama krītoša ēna. Šoreiz horizontu nevilku šeit, bet iedomāsimies, ka lode stāv kaut kur dziļi galdā. Ja es šo līniju novilku stingri ļoti tumšu, dominēs galds. Ja savukārt man dominē forma, visam tumšumam ir jābūt ar akcentu šeit tūplānā, konkrētam objektam. Tāda krītoša ēna, ja gaisma spīd šeit, būs otrā pusē. Tātad te ir gaismas avots, kas var būt dabisks un mākslīgs. Saule dabisks, mēnesis dabisks, liesma dabisks, bet, piemēram, svece lampa, tad tas ir mākslīgs apgaismojums. Nu, lūk. Un krītoša ēna būs kaut kur šeit. Krītošā ēna, kā zinām, mēs ir tumšāka pār pašēnu, līdz ar to varam droši pamēģināt uzspiest uz zīmuļu. Krītošā ēna sākas tieši no objekta, un ja mēs ietonēsim vēl apkārt esošo galdu, un krītošā ēna var būt ar netik izteiktām kontūrām. Ja objekts, uz kā spīd ēna, ir matēta, vai gaisma nav tik piesātināta, tik spoža, tad ēna pamazām izplūst šajā galdā.
Es skicēju ar papīra zīmolu, kas ļauj palīdzēt sapludināt līnijas savstarpēji kopā. Iespējams, tev arī tas var noderēt, iespējams, nav nepieciešamība pēc tā. Nu, lūk. Es ietonēju galdu. Mēģinu saprast, ka nedrīkstētu galda ēnojums pārklāt pašēnu, kas ir lodei. Jā. Var izmantot arī pirkstu, ja tu vēlēsi. Jāsaka gan, ka šī metode padara darbu netīru un var ātri sasmērēt darbu. Vislabāk, ja tu to dara papīra zīmolu vai kādu salveti. Un īsāk sakot, ir iegūta telpiska lode, kas atrod uz galda. Un te ir uztaisījuši eksperimentu. Eksperiments, ja es pārāk spilgti būšu uzvilcis lodei kontūru, izzudīs telpiskums. Savukārt atkal, tu telpiskumu var panākt, ja pie šīs kontūras tu pieliksi klāt ēnu, neaizklāsi gaismas avotu un padarīs šo objektu tumšāku, kas ļaus skatītājam ar acu skatienu šo līniju sapludināt kopā ar pašēnu. Tā ir vienīgā iespēja, kā izlabot situāciju, ja tev kontūri ir ļoti, ļoti, ļoti tumši. Un neaizmirstam atkal, ja paliek tumšāk pašēna, tad arī tumšāka ēna būs šeit. Maza balta līnija, jūs redzat, maza balta līnija, kas ir refleksija, tātad atspīd no galda vai virsmas, kas ir šeit, šajā priekšmetā, tiek atstāta, lai radītu lielāku telpiskuma sajūtu. Tātad esam uzkonstruējuši krītošu ēnu, atspīdumu, pašēnu ielikuši objektā, noslēguši objektu ar maigu kontūru, un mums sanāk telpisks, jeb dziļš objekts, kuram ir 3 dimensijas – platums, augstums un dziļums. Ceru, ka mans video tev palīdzēja izprast, kā ar ēnām un gaismu spēlēties, lai tavs objekts būtu telpisks. Vari patrenēties mājās, uzzīmēt 3 objektus. Uzzīmē kasti, uzzīmē cilindru un vari uzzīmēt kaut ko sarežģītāku, piemēram, burtu E. Katrā objektā ieliec gaismu, tātad sākumā izdomā, kur tad būs tev gaisma, no kuras puses spīdēs. Ja spīd gaisma, atceries, tā vieta ir gaišāka. Ja šī vieta ir gaišāka, tad šī vieta man būs visgaišākā. Šī skalne, ja man jau būs tumšāka, rūpīgi aiztais visas maliņas, un trešā skalne būs vistumšākā, jo, kā mēs noskaidrojām, šajā gadījumā gaisma spīd no šīs puses. Ja vēlies pielikt atspīdumu, izdari to, izdzēs ārā, padzēs ārā un uztaisi gaišākas vietas, lai ir sajūta, ka te pienāk gaisma. Krītošo ēnu tu vari arī droši likt aizmugurē, kas ir tumšāka par pamatēnu, jo gaisma spīd no šīs puses. Cilindram treniņš iedomājas, ka gaisma nāk no šīs puses. Viena no metodēm, kā panākt gaismas atspīdumu, atstāja mazu baltu fragmentiņu. Tu vari to ierobežot ar maigām līnijām. Ieliec pašēnu. Nekādā gadījumā neaizklāja atspīdumus, un pašēna nevar būt vienlīdz tumša, ir tumšākas vietas, ir gaišākas vietas, kā tu redzi. Līdz ar to, ja šeit ir gaisma, ieliec šeit tumšāku ēnu.
Tātad ēna objektā pamazām pārtop no gaišāka uz tumšāku. Augšpusē ieliekam ar ēnojumu. Ja jūti, ka sakrīt pilnībā ar pašēnu, ieliec tumšāku toni. Un arī par krītošo ēnu droši var paeksperimentēt, bet krītoša ēna bieži vien kopē objekta formu un ir tumšāka kā pats objekts. Piedod par skaņām, kustās galds fonā. Un lūk. Cilindrs ir uzskicēts telpisks un burts. Šoreiz burtu netaisam telpisku, bet paņemam šo divdimensionālo formu un ieliekam atspīdumus. Ieliekam pašēnu. Atvainojos par ne ļoti rūpīgu tonējumu, bet man tas jādara ātri, lai tev neapniktu skatīties šo videoklipu. Un kādā vietā ieliec tumšāku ēnu. Ja jūt, ka zīmols nepaliek tumšāks, izmanto mīkstāku tipa zīmoli. Un kas tiek iegūts? Tas tiek iegūts divdimensionālā formā ilūzijas sajūta par telpiskumu, jo telpiskumu rada gaismas un ēnas savstarpējā kombinācija. Un šādi, eksperimentējot ar dažādiem objektiem, tu vari radīt telpiskumu jebkurā vietā. Tikai atliek saprast, kur būs gaisma, kur būs ēna. Kā šajā piramīdā. Saule spīd uz piramīdu no labās puses, loģiski, ka labā puse būs gaišāka, savukārt kreisā tumšāka. Vislabāk ēnot ir virzienā, kādā ir objekts, nevēlties kastīti ēnoju šādi, nevēlties šādi to darīt. Un pabeidzot par piramīdu, mēs taču zinām, ka objektā ir sava pašēna. Objekts nevar palikt bez sava toņa, jeb savas pašēnas. Līdz ar to mēs ieliekam ēnu arī tur. Un ja mēs vēlamies vēl lielāku sajūtu par telpiskumu, uztaisam krītošu ēnu, kas ir piramīdas formā. Ja jūtam, ka tā ir pa gaišu sanākusi, ietonējam tumšāku ar mīkstāku tipa zīmoli un esam ieguvuši, akcentējam varbūt, ja vajadzīgs kontūrs, esam ieguvuši piramīdu, kas ir telpiska. Lai tev veicās eksperimentēt!